Ērti ir ērti. Labi. Ārons ir tik patīkami. Es ceru, ka tava ģimenē arī ir tikpat patīkami, kā ar Inesīti ir. Viņa tevi vēl lutinā? Jā, tur vispār nav divu domu. Viņa vēl nesen man uz airāniem 100 štukus uzdāvināja. Forši jāiziet kaut kur paēst būs. 100 štangas ir patiešām, Dāsni. Dāsni. Tā arī jāsauc. Korporatīvņikam tur salātus var bufeti uzlikt. Viss sanāks. Viss burbulīšs, kaut kā burbuļūdens. Klausies, saki par Ričardiņu, kā viņam iet, viņš vēl nerunā, kas tur bija ar kaut kādi draudzene, liberāla, kaut kādas domstarbības ģimenē, kas tur ir īsti? Nē, tur daudz vienkāršāk tā lieta. Es saprotu, viņam vienkārši logopēdu vajag. Tev vispār nav kāds zināms? Ir viens logopēdas, kurš mācīja man, kā latviski runāties, sarakstīt. Tas labi, tu jau labi runājies. Jā. Es tev varu ieteikt, bet... Airons, te nav neviena kamera, neviena cilvēka. Saki man godīgi, no kurā pusē tu esi, jo vienkārši par to pašu frontālu vatrumu skatījos visādi zināmi vārdi. Zini, kā tur, arī braucienā uz Ķīnu es pamanīju kaut kādas tādas, zini, kā sarkani kārogi un tā. Kurā pusē tu īsti esi? Jo to es nekad neesmu sapratis par tevi, jo tomēr tas latviskais ir tā kā tik daudz, bet tomēr diezgan daudzība un pazīstami vārdi arī ir no tās puses, kas man īsti... No kurienes, kad tu saņem naudu, kur tev parādās, no kuras valsts ir maksājums? Jo vienu no viņiem es patiešām ļoti labi pazinu. Vitālijs Aleksandrovičs, man liekas, ka Jo daudzas no tie vīriešiem tajos iepirkuma sarakstos sev waterfrotā, lai es atpazinu. Tie bija zināmi vārdi, es vienkārši domāju, kurā... Otrozinu tā, lūdzu! Es apbriedoju tavu ciņasparu, bet vēl te var sauc, lai nedogribējamies ģels. Jo tomēr ķipa Latvija pirmajā vietā, un kas ir pirmajā vietā tev, Airons? Kas ir tava pirmajā vietā, Airons? Par to es interesējos, bet labi, mēs varam arī iet krastā parunāt par šo. Man vispār ir palikusi cukurvata no asimilācijas pasākuma Purciemā. Varbūt mēs varam iet un nobadīt krasta malā un parunāt tālāk. No cukurvatas es vēl neesmu atteicies. Nāc šur.